webu, to uz vārdiem, 200-300 vārdiem, teiksim, uz to, lai viņi tā rēķina. Tā kā, es skatījos savu jautājumu listē, es vienam jautājumam paskrēju garām, bet vēl ir vieta. Respektīvi par personīgo informāciju kā web satura, vai tam ir kaut kādi atkal negatīvi aspekti un ietekme uz vispār reālo dzīvi ārpus interneta un ko nevajadzētu, ko vajadzētu no personīgās informācijas varbūt publicēt? Ja tev bail par savu privātumu, nepublicē adresi, kur tu dzīvo, telefonu numuru, savu bildi, vārdu, uzvārdu, personas kodu un vispārējo, tikai tīri tādas lietas. Bet kā vajadzētu baidīties, kad nāks pie manis ciemos vai? Nē, no kā nav jābaidās, jo, es nesaku, ka jābaidās, vienīgi tas, ka, cilvēki dažādi rūpējās par sevi. Tur viens var Foursquare izlikt pilnīgi visu savu dienas gaitu, par to nesatraucās, cits par to padomā, vai tu darīt vai ne, tā ir tāda individuāla lieta. Bet ne par ko citu nav jāuztraucās, ja tu kaut ko sniedz, kaut kādu savu pieredzi, tas ir tikai pozitīvi. Vienalga, ko tu tur atrod, vai pozitīvi vai negatīvi, tā ir tava pieredze. Un ja tu varbūt domā par to uzņēmumu, par ko tu varbūt raksti ar kaut ko negatīvu, tu jau esi sev pozicionējis, ka tās ir tavas personīgās domas, ka tas ir to es lietojis, un ar to jau ir tā interneta burvība, ka tev nav par to jāsatrauc, ka tu savas domas izklāsti. Mums jau nav Baltkrievija, kur varbūt cietumā iemetīs par kaut kādu viedokli izteikšanu. Pozitīvais, protams, ir tas, ka ja tu arī kaut kādu daļu no savas personiskās informācijas, kaut savu bildi vai vārdu kaut kur ieliec, piemēram, tur par mums sadaļā, tas reiz to uzticamību palielina. Uzticības faktors aug, jā. To mēs sākus kādu runājumu ar teviem atceries. Bet negatīvie aspekti turpmākajā dzīvē, tā kā nedraud. Teiksim tā, ja tu būsi labs puika internetā, tagad jau nedraud. Vienīgais, ko es redzu, teiksim, ja tu, teiksim, tagad paņem par serveris LV, mūsu hostingu, teiksim, uzrakst ļoti labus vārdus un par kādu viņu konkurentu savā filētu projektā, kaut ko sliktu. Un tad pēkšņi izrādās, ka tu aizēji pie tā konkurenta uz darbu strādāt. Un tad kādā brīdī tas uzņēmuma vadītājs atrod, ka tu kaut kad esi rakstījis par viņiem sliktu. Tad varbūt tā kaut kāda ietekme ir. Tas ir vienīgais, ko es varu aizrakties. Pārējais viss. Vai arī, ja tu ļoti atklāti kādu piramīdu reklamē, kur cilvēki daudz naudas pasēja, tas arī varētu tā. Jā, tas varētu būt. Nepārāk forši priekš tevi. Nē, ir bijuši, es atceros, teiksim, vienu gadījumu, viens partneris mēģināja pārdot kaut kādas legālās narkotikas, kaut kas tāds, viņš pat neapzinājās, ka tas ir aizliegts. Tur pat drīzāk bija kaut kādas tādas lietas, un es vienkārši lasīju par to, un tad viņam bija liels pārsteigums, ka pie viņa ieradās vienkārši policija, un visu konfiscēja. Viņam tas bija pārsteigums, un tas ir tas, ko es arī teicu, kad ja tu kaut ko dari, tev jābūt pārliecinātam, jo likums nezināšana neatbrīvo no atbildības.